ko. Esmu Ventspils jūrmalā. Nu, riktīgi skaisti. Vispār nav vēja pūsma. Jūriņi ir vienkārši mierīgi. Un ir riktīgi smuki vakariņš. Un domāju, pa ilgiem laikiem. Kur tas laiks, kad ir kaut kas parunāts šajā te kamerā. Jau aizmirsies, kā ir turēt telefonu izstieptā rokā un izskatīties pēc jampampiņa. Nu, ja no malas skatās. Bet neviens jau neskatās no malas, vai ne? Dievs skatās uz sirdi. Halleluja. Jā. Dievs ir labs, joprojām, vienmēr, mūžīgi, mūžos. Dievs ir labs un uzticams. Tagad nav meža studija, tagad ir jūrmalas studija. Vai jūras studija. Vai pludmales studija. Vārds sakot, ir varianti. Var izvēlēties, kā mēs šito nosaucam. Lai gan iespējamība, ka te var filmēt bieži video, ir ļoti maza, jo, man liekas, šī ir pirmā reize, kad ir tik mierīgs pie jūras šeit Ventspilī. Nu, vismaz, kad es te nāku. Un līdz ar to, tad, kad ir vējains, tad jau atkal grūti kaut ko dzirdēt. Jo visa skaņa tiek aizbloķēta ar vēju. Bet tagad ir paveicies. Tagad var nedaudz redzēt šo skaistumu. Ir vienkārši nereāli skaisti. Dievs ir varens. Radījis šo visumu, šo skaistumu. Un dalās ar mums. Un mēs varam staigāt un baudīt viņa radību, viņa dabu un visu, ko viņš mums dāvā. Jā. Dieva klātbūtne pāri visam. Citreiz vārdi ir lieki, un tomēr kaut ko mēs runājam. Kaut ko mēs skanam, ieskandinam. Bet jā, šis nav nekas sagatavots. Vienkārši gribās papļurkstēt vai padalīties ar kādu šajā brīnumā. Tāpēc jau mēs laikam izmantojam tos telefonus un kameras, lai padalītos. Cik cilvēciska lieta. Gribās jau padalīties. Kādu jēgu nofilmēt un nofočēt, ja nav nevienam, kam to parādīt. Te, hops, aizsūti WhatsApp ģimenes grupiņā vai ieliec, kaut kas mirguļo. Vai ieliec YouTube. Kas tas ir? Tas ir kaut kāds kameras joks. Wow. Laikam netur tums vairāk. Lai nu kā, novēlu jums visiem brīnišķīgu šo dienu, šo jauno gadu. Un turēties pie Dieva, turēties pie Jēzus, jo viņš ir uzticams. Amen.